dzīvo kaimiņos, tad svētdienās jāaiziet vai nu pēc avīzēm, vai tabakas. Ja tā uzturās otrā pagastā, tad jābrauc zirgu pirkt. Ziemā jāuzvelk labākais kažoks, ja tāda nav jāizņemās. Ievadā. Vislabākā izdevība pirms pirmās tuvošanās iznāk pastaigāties. Sekošanā nevajag nogurt, taču cienītājs nedrīkst arī kļūt uzbāzīgs. Katrs vīrietis pats nomanīs, cik tālu tas drīkst iet. Pārāk skaļa kāsēšana vai nopūšanās nav iespējama. Ja tāda izturēšanās vērts var kļūt smieklīgi, un no tām jāsargājas. Pirmā tuvošanās. Katram smuķam arī ieteicams spogu priekšā iemācīties neuzkrītoši skatīties sāņš, lai pakaļnācēji varētu novērot. Dārzos un alejās it kā nejauši cimdu vai ko tam līdzīgu var novest zemē. Vīrietis, kuram godīgi nodomi priekšmetu pacels un nodos pazaudētājai. Jaunavai jāizliekas pārsteigtai. Satikšanās un skūps. Pēc šīs pirmās sagatavošanās nokļūstam pie skūpsta. Vīrietis labo roku liegli apliek ap mīļotās vidus. Ar kreiso satver viņas roku un ar labi nomērtēt galvas pakustinājumu tojas skūpstāmām lūpām. Pie tam jāizniedz abas acis. Tas jaunām patīk. Vīrietis, tas labas rokas un čuks, tu mana viedīgā. Vēl tikai vienu bučiņu, tu saldā. Čalošanā esam nokļuvuši pie krūtākās nodaļas. Ja meita viņam ar grābekli iedod to plecam vai ar mēsu sākumiem iegrūž ribā, tad tā ir zīme, ka vakarā durvis būs vaļā. Sanāk tik iecienītā ceļos mešanās mīļākās priekšā, bet īstas jēgas tur nekādas nav. Ja bikses šauras jāpavelk uz augšu, lai ceļi vili neizspiedras. Mājieni nākamai līgavai. Lauku meitas pārveidina svētdienā savu pūru, lai puisis redz, cik audekla baļķu un deļķu uzturētai ir. Ja pūrs tukšs, tad vārdē slepeni jāiekļaut daži ar pakulām apīt lielāku akmeņu un jāiekliekas kopā. Gan tad puisis iznāk pūras smagumu. Šai laikmetā meitas nedrīkst valkāt cauru zeķi. Tā mēs laimīgos pāris no jūtu pirmās pamošanās esam aizkuši par drīz līdz pašam altāram. Tur iesākas laulība un tādēļ par mīlestību tālāk nav ko mācīt. Paldies teātriskiem par uzvedumu, teātris un deja.